Sveiki visiem! Mani sauc Dāvis, un es finišēju otrais ultrakrāvēja Latvijas sacensībās. Pastāstīšu gan par sacensībām, gan par izvēlēto ekipējumu, uzturu, datiem un, protams, atziņām. Ja tu arī piedalījies, droši padalies komentāros ar iespaidiem. Labprāt uzzinātu, kā ir gājis arī citiem. Bet tagad ķeramies pie lietas. Maršruts veda pāri Latvijai no Zilupas līdz Bernātiem ar kontrolpunktiem Preļos, Vallē un Aucē. Kopējā distance 582 km ar 2250 augstummetriem. Starts sestdienā 10 no rīta un braucienam atvēlētas 60 stundas. Laikapstākļi bija ļoti labvēlīgi. Gan sestdien, gan svētdien pa dienu spīdēja saule un varēja braukt tēkraklā. Tikai paši pēdējie dalībnieki pirmdienas rītā Dienvidkurzemē salīja. Pa dienu lielākoties pūta pavisam viegls pretvējš un pa nakti bija bezvējš. Lielākais izaicinājums bija zemā nakts temperatūra, kas noslīdēja līdz pat +3 grādiem. Komūts it kā rādīja 200 km ar asfaltētu ceļu, bet lielākā daļa no tā bija meli. Garākais asfalta posms ārpus pilsētām bija pie Rundāles pils, un tas bija varbūt kādi 10 km. Ceļi bija klusi. Visu sacensību laikā sastapa varbūt kādas 20 automašīnas. Bēdīgi slavenie stumšanas posmi, jeb haikabaiki, arī bija tikai kādi 2 un ļoti īsi. Tā vien šķiet, ka Krišjāns ar katru gadu paliek arvien iejutīgāks, un es galīgi par to nesūdzos. Maršruts tiešām bija baudāms. Sacensībās braucu ar Superior X-Road Comp velosipēdu un oriģinālās komplektācijas 40 mm bezkameru riepām Schwalbe G1 Allround, kurām reālais izmērs uz ratiem 39 mm. Kā salīdzinoši vieglum braucējiem pilnīgi pietika, bet, piemēram, vasarā, kad ceļi sausāki un bedraināki, būtu gatavs braukt pat ar 45 mm riepām, ja vien tādas ietilptu. Lai ilgāk un ērtāk varētu braukt uz guļstūres, pieliku 50 mm paaugstinājumus. Paldies arī Jurim Skrebelam par Garmin triatlona statīvu aizdošanu, kas ļāva kopā sastiprināt gan velodatoru, gan gaismiņu. Kopējais svars ar pilnīgi visu bija 84 kg. Vadoties pēc silkas spiediena kalkulātora, riepās sapumpēja 2,4 bārus. Aizmugurējā somā sapakoja galvas lampiņu, krēklu ar garajām rokām, cimdus un visu remontam, ķēdes posmu, mazu pudelīti ar ķēdes vasku, velo instrumentu komplektu, rokas pumpi, bezkameru riepu komplektu, 2 kameras un kameru labošanas komplektu. Priekšējā somā bija pārtika un pāris sīkumi kā toaletes papīrs un zobdiegs. Ja neskaita siltākas drēbes, pietrūka vien lūpu balzāms un pretie deguma krēms. Uzturu ziņā līdzi bija 12 izotoniskās želejas un 3 trīsstūra maizītes. Šo visu bija plānojis apēst pirmajos 200 km līdz Jēkabpilī. Aprēķins bija aptuveni 40 gramu ogļhidrātu stundā. Pēc Jēkabpils lielākoties pārtika no želeja konfektēm un kontrolpunktu cepumiem. Papildus vēl bija paņēmis 3 elektrolītu tabletes ar kofeīnu un eksperimentam 2 BCAA, jeb neaizvietojamo aminoskābju ampulas. Bija gan pārliecināts, ka būs kāds tempu kūdītājs, bet nebija gatavs, ka sacensības iesāksies tik mežonīgi. Jau uzreiz pēc neitrālās zonas Zilupē Rihards Šneiders un Reinis Tihovs aiztriecās pa priekšu. Izveidojās kāda 15 cilvēku grupiņa, kas viņus ķēra, tomēr reāla grupa vilka lielākoties Andris Balodis. Pēc kāda laika mēs viņus noķērām, bet temps tāpēc nemazinājās. Galvenais vaininieks šajā bija Reinis, kurš visus vilka pa priekšu tā, ka atsēdēt jau bija slodze. Un, kad pienāca kāds līkums vai kalniņš, čalis vēl uzsprintoja, lai tā viņš šķiet atrautos arī pats no savas ēnas. Kad man Garmins izmeta paziņojumu, ka pēdējās 10 minūtes vidējā jauda ir virs 240 vatiem, un es ne sekundi nebiju pavadījis priekšā, es saskatījos ar Rihardu, es saskatījos ar Niku un domāju, ko viņš dara? Salīdzinājumam 240 vati ir aptuveni jauda, ar kādu es braucu Cēsas Valmiera sacensības nedēļu iepriekš. Ja atšķirībā no Cēsas Valmiera,
šīs sacensības bija vismaz 24, nevis 2,4 stundu garas. Es daudz redzēju Reini sprintojam, bet es neredzēju viņu ēdam vai dzeram. Sanāca tā, ka pirmā reize, kad redzēju viņu sniedzamies pēc ūdens pudeles, bija arī pēdējā, kad viņu redzēju. Nodomāju, ka Reini tiešais reises Bonk City ir sasniedzis galamērķi un prātā pārmetu krustu, lai čalim izdodas izdzīvot līdz beigām. Bez Reina nedaudz nomierinājāmies, bet temps tāpat palika relatīvi aktīvs. Pie 103. kilometra sākās 3,5 km garš hops pēcbalvas Strava segments. No enerģijas taupīšanas viedokļa visgudrāk būtu bijis segmentu uzsākt grupas beigās un finišā pabraukt kādas 1-2 sekundes uz priekšu, bet tas likās kaut kā tīzli. Ar pulsu 171 un jaudu 270 vatiem varbūt nedaudz pārcentos, bet balvu dabūju. Pēdējos 10 km pirms Preļiem bijām vairs tikai kādi 7-8 un varēja just, ka cilvēki ir saguruši. Kontrolpunktā ātri uzpildīju pudeles, aprīju vienu banānu un auzu cepumu un devos tālāk solo. Mana loģika bija tāda, ka no tiem pārējiem 6 varbūt kādi 2 vairs ir gatavi braukt pa priekšu, tāpēc es neko nezaudēju atvienojoties no grupas. Spēcīgākie tāpat tērēs spēkus. Pie tam grupā vienmēr pauzes sanāk ilgākas. Piestāju Jēkabpilī sapirkt ēdienu naktī, bija palikušas kādas 5 no 12 želejām un viena dīvaina pelēka ar folijas putekļiem aplipusi 3 stūrmaizītes puse. Tomēr mani tas nebiedēja. Aprīju arī to. Tālāk līdz otrajam kontrolpunktam Mallē pats bija diezgan pārsteigts, cik labi jutos. Jauda turējās un noskaņojums bija optimistisks. Grupiņa, kurā brauc līdz Preļiem, nu jau bija sadalījusies, un no tās bija atvienojušies arī Andris Balodis un Rihards Šneiders. Tālāk līdz pat kontrolpunktam Aucē man bija tiešām augsti. Es pārdzīvoju par jebkuru nobraucienu vai asfaltātu ceļu posmu, jo tajos sala visvairāk. Ik pa laikam paskatījos kartē un redzēju, ka mans atlikušais pārsvars palēnām, bet tomēr sarūk. Kad es ieripoju Auces kontrolpunktā un redzēju, ka tas ir iekārtots iekšā stācijā, nevis ārpus tās, es saprotu, ka tas ir viss. Man bija kāds 5 līdz 10 minūšu pārsvars, un es sapratu, ka nekādīgi nespējuši pa 5 minūtēm mentāli nobriest pavadīt vēl 5 stundas uz velo zobu klabinošā augstumā. Ironiskākais šajā visā ir tas, ka pirms sacensībām es testēju visas savas jakas, lai tieši no šādas situācijas izvairītos. Es pat biju sapakojis siltākas drēbes, bet pēdējā brīdī pārdomāju. Kāpēc? Sev iestāstīju, ka vēsums palīdzēs palikt nomodā. Nu, tā noteikti arī bija, bet tas galīgi nebija tā vērts. Dziļi sirdī es saprotu, ka es vienkārši gribēju būt kā stilīgie čaļi, kuri brauc ar maz mantām. Tā nu Rihards ieradās, kamēr es drebinoties dzēru tēju, pasmējās par mani un aiztinās prom. Dirnēju pie maza sildītāja un biju jau sācis apsvērt pagulēt turpat līdz rītausmai. Laipnais stacijas vīrietis jau atnes man segu, bet tad es pamanīju kartē, ka Riharda punkts ir apstājies. Tajā brīdī sapratu, ka nē, man ir jāmauc. Kādu laiku minos, cik vien tajā brīdī spēju, līdz sapratu, ka Riharda raidītājs vienkārši bija iegļukojis. Viņš nekur nebija apstājies. Drīz jau austošā saule sagādāja prieku, un es jūtu lepnumu par izturēto nakti. Kā nekā, Velo Ultras ir vienīgās naktis gadā, ko pavadu nomodā. Dienvidu Kurzem un Priekulas apvidus bija reāli episka pieredze. Ļoti labprāt izbraukt tur kādreiz arī svaigs. Jo šķambainie ceļi pēc 500 kilometriem deva par roku delnām, ne pa jokam. Piestāju Priekulē apēst pīcu, kāds vietējais pasmējās par manu netīro velo, un tālāk jau ar siltāku gaisa temperatūru un priecīgāku skatu uz dzīvi aizminos līdz finišam. Tagad par pašu braucienu detalizētāk. Šeit var redzēt, ka kopā braucot pavadīju nepilnas 23 stundas ar vidējo ātrumu 25,5 km/h, kas ir ātrāk nekā es biju gaidījis. Vidējā jauda bija 165 vati un normalizētā 180. Enerģijas ziņā brauciens prasīs vairāk nekā 15,000 kaloriju,
jeb aptuveni 271 cepumu, kurus nedēļas laikā pēc sacensībām veiksmīgi atguva. Līdz pirmajam kontrolpunktam vidējā jauda bija gandrīz 200 vati, un ar visiem kalniņiem un grandas seguma vidējais ātrums ap 28 km/h. Tālāk līdz vallei, kur braucu solo, jauda vēl turējās ap 180 vatiem, un ātrums vēl joprojām virs 27 km/h. No valles līdz Aucei braukšana jau bija vēlā vakarā un naktī. Kopā ar nosalšanu vidējā jauda nokritās līdz 150 vatiem, kas tāpat ir nedaudz augstāk nekā bija gaidījis. Finiša taisnē vairs nekas daudz nemainījās. Gan jauda, gan ātrums bija līdzīgs naktī. Ķermenis jau bija diezgan noguris. Kreisajā pusē arī var redzēt maksimālo jaudu dažādiem laika intervāliem. Visi šie cipari ir posmā līdz pirmajam kontrolpunktam, un tie ir daudz augstāki nekā tipiski brauktu garus braucienus. Pēdējā grafikā var redzēt kopējo atpūtas minūšu skaitu brauciena garumā. Zilā līnija ir mani dati, oranžā ir uzvarētāja Riharda. Te ir ļoti izteikti redzams, ka līdz Aucas kontrolpunktam mēs braucām līdzīgi. Rihardam bija ap 15 minūtēm pauzēs, man ap 25. Aucē es nolūzu un pavadīju gandrīz stundu kontrolpunktā, kas tajā mirklī likās varbūt 20 līdz 30 minūtes. Šis arī parāda, cik būtiska loma ultrās ir tieši pauzēm, jo atgūt pat 30 minūtes braucot ir daudz sarežģītāk nekā tās pazaudēt, nosēžot uz beņķa pie kafejnīcas. Noslēgumā es vēlētos padalīties ar savām 2 galvenajām atziņām. Pirmā ir tāda, ka šis tiešām bija lielisks maršruts. Tajā varbūt nebija lielākais šis vai tur grandiozākais tas. Tomēr tas ļoti labi notvēra Latvijas lauku būtību, mierpilna, nedaudz vientuļa, bet arī ļoti skaista, ja vien kāds tiešām ir gatavs to pamanīt. Un maršrutā nebija šķēršļu, kas jāpārvar, kas bojātu garstāvokli. Katrs tiešām varēja braukt savā tempā un vienkārši izbaudīt ceļu. Mana otrā atziņa ir tāda, ka neskatoties uz to, ka es nepiepildīju savu mērķi un neuzvarēju, tas patiesībā varbūt nav nemaz tik svarīgi. Tā doma par uzvaru vairāk piepilda ikdienu un sniedz kaut kādu mērķi un misiju treniņiem, ikdienas sapņiem un tam līdzīgi. Tomēr gal galā pašās sacensībās galvenais ir vienkārši censties darīt labāko, ko tu tajā brīdī spēji. Un ja uz Latviju atbraukt 10 spicākie čaļi no visas pasaules un es paliktu 12. Tas nekādīgi nemazina to, ka man ir bijis lielisks brauciens. Tas tad arī no manis viss, un vēlreiz, ja jūs piedalījāties, droši padalieties komentāros. Es ticu, ka ne tikai es gribētu dzirdēt, kā jums gāja. Čau!